Esiet sveicināti jaunā villas stāsta sērijā. Šī sērija ir turpinājums pēc plūdiem, kad mūsu zemes gabals bija pilnībā zem ūdens. Tā sērija, kur iznāca tad, kad villa bija zem ūdens, viņa bija kā speci izlaidums, iestarpināta starp sērijām, kas iet pēc grafika, chronoloģiskā secībā pēc notikumiem. Tāpēc sanāk, kad bija plūdi, tad turpinājās vēl dažas sērijas, kas bija pirms plūdiem nofilmēts, un tad tagad mēs atgriežamies reālajā laikā, tā kā pēc plūdiem. Un šī tagad būs pirmā reize, kad es braucu uz mūsu villu, un es pat nezinu, kā tur tagad izskatās, jo pēdējā reize, kad mēs tur bijām, tur bija gandrīz līdz celim ūdens. Tad šī sērijā mēs paskatīsimies, kādas sekas ir plūdiem, un vēl mēs izstāstīsim, kas notika, kāpēc bija tādi plūdi un kāds bija iemesls. Tāpēc iekārtojamies un paskatāmies šo sēriju ar visiem tālāk izrietošajiem notikumiem. Vau, cik nepierasti! Ir reāli ceļš. Ceļš, kas ved uz mūsu villu. Jā, atceraties, kā izskatījās, tad šitien bija vienkārši... Te vienkārši nebija ceļa. Pat ne mazāko pazīmi no tā, ka te ir ceļš. Zeme. Nekad nav. Mēs cilvēks priecājas par to, ka viņš redz zemi. Super. Pirmais novērojums. Mūsu sēta ir darbojusies tā kā filtrs. Reiku pasties, viss kaut kas te ir tā kā saskalots. Ūdens plūda un te strēg iekšā visi lielākie gabali. Ko iesim tālāk skatīties. Vispār viss tāds diezgan pelēcīgs izskatās tās lapas un viss. Laikam tas ūdens bijis mālains vai kā. Reku viņš vēl ir diezgan augstā līmenī, bet ir. Uz zemes vairs nav. Tudu! Ejam skatīties, kas notiek ar villu. Nē, ja tā uz pirmo skatienu, tad liekas, ka īstenībā nekas nav noticis, ne? Bērni, vispār par visu priecējas, vispār viss ir super. Latliņi, esam skatīties, jau no tāluma redz, kad manējā deluxe būdiņa, kas ir celta, tur ir pilnīgi līnija, līdz kurienai bija stāvējis ūdens. Liņi ievērtēsim, cik augsts viņš bija. Priekšnams. Vienkārši pasties, kā izskatās tās gumijas, kas mums te stāvēja. Pēdējo reizi, kad mēs te bijām, reku pacēlām gaisā šo te, lai viņš nestāv zem ūdens. Oi, viss tas tents jālabo būs tagad, vai ne? Pasties, te var spēlēt to spēli, krustiņu nulītes. Jā. Darbiņu daudz. Pa pašu zemi. Manas stādītās sēkliņas. Nav tā, ka viņas visas ir kaut kur aizpeldējušas. Nē, īstenībā ir aizpeldējušas ļoti daudz, bet daļa ir palikusi uz zemes. Kas teorijā priecē, Kas notiek ar tām nezālēm? Jomajo! Tās nezāles riktīgi tāds dzīvīgs palika. Man liekas, viņām tā vide bija ideāla. Vienkārši visas uzcēlušās gaisā ir. Ej, tu nost. Tētis veic uzkopšanas darbus. Var pateikt. Saki? Jūs zināt, mūsējā vasarnīcā jau pirmais izauga zāle daudz. Zālīte jau mums augā, Mēlī, bet... Skaties gurķīši. Esam ievērtēt taču vēl gurķus, kas ar tiem notika zem ūdens. Iziesim cauri visam, vienkārši es nevaru, man vajag no mašīnas izkrāmēt mantas, tur ēdamo pārbaudīt vispār, vai elektrība strādā. Un tad iesim cauri, skatīsimies, kas mums te notiekās, kas sakās. Šādi izskatās tomāti.
Diemžēl tomātiņi neizturēja plūdus un pabūnot zem ūdens. Šādi izskatās. Čau. Īstenībā bļāviens, tur bija tik daudz tomātiem jābūt. Es pat nezinu, nu te daļa ir tāda sapūtusies, daļa ir tādi zaļi. Nē, nu es šaubos, ka, protams, tur kaut kas izdzīvos vai kaut kas sanāks, bet, nu, ja sanāks kāds tomātiņš, tomēr, lai gan nezinu, neesmu eksperts. Gurķiem laikam izskatās, ka arī ir čau. Reku pilns ar maziem gurķīšiem un reku viens tāds pāraudzens. Bet principā gurķi arī izskatās diezgan vēdīgi. Lai gan reku gurķīts. Nezinu. Reku tam vispār zaļas smukas lapas vienam stādam. Oi. Diāna pārdzīvoja, vai viņas lilijas izdzīvos. Man jau personīgi izskatās, ka lilijas būs izdzīvojušas. Te arī pie sētas viss piesklots, reku pat pilnīgi dēls. Pasties kāds šlanks kādā krāsā. Sanāk, tas viss tā zāle, viss ir tāds pelēcīgs ar tām smiltīm, kaut kādiem māliem. Pasties, Amēlija, nu. Reku viss saskalots uz sānu. Tālāk skatamies. Reku var redzēt, kādā līmenī bija ūdens. No. Šitie koki izdzīvoja. Pasties, reku mana roka. Pateikšu, nu kaut kādi 40 centimetri šeit izstās. Aptuveni, plus mīnus. Reku manējais bruģīts. Arī viss ar smiltīm. Viss man te sakrāmēti dēļi bija. Viss ir sagāsts. Nu, manējā deluxe būdiņa nenopūs. Nē, nu it kā jau labi. Pasties uz beņķiem. Reku var redzēt arī. Redz, kādā dziļumā bija ūdenis, cik augstu. Johaidi, kā tur viss saskalots uz stūri ir. Jomajo. Kā te tas mešs izskatās. Arī viss tāds sagāzies, tā kā. Tad zāri mētājās. Rekur arī filtrēts caur mūsu sētu visādas zāri lapas. Reku šitas ir pat izpeldējis, zoņķiki atpeldējuši, reku čības, kastes, mantas bērnu, ģitāris, pasties, riepas. Viss stūrī ieskalots ar straumi. Jā. Nu, johaidī. Jā, nu viss ir baigā bardakā. Jā. Bet visā visumā es to pateikšu, ka nav tik traģiski. Protams, ka būs cietušas elektro lietas, to mēs vēl pārbaudīsim. Un reku manējā būdiņu, viņu toču vajadzēja atvērt, lai te veidinās viss. Parāt viss tas, kas labs vēl ir. Jā, tam mitra dēļ sasūkušies. Šitien jātais arī vaļā, lai nepūst nekas, varbūt tās izveidināsies un nekas nenotiks, un viss būs kārtībā. Jā, no LED lampiņām. Nu, viss, kas bija augšā plauktos, protams, tas ir dzīves. Zāģis izdzīvoja, bet, diemžēl, šeit stāvēja cits iekārts, kuras nezinu, vai strādās. Bail pat uz doto brīdi pārbaudīt. Oi. Tā, ejam šūpols paskatīties. Šūpols. Nu, šūpols arī bija ūdenī. It kā viss ir kārtībā.
Nu jā, kas te viņām var notikt? Vienīgais no apakšas varētu sākt ātrāk boja. Johaidī, te vēl slapši ir. Regu tilts mans uz mežu. Principā viņš pat saglabājis savu vietu ir. Arborists vēl nav bijis priedi nogāst. Bet mežs tāds, zin, tā kā bišķiņ nopļauts izskatās, dēļ tā viss plūda. Tāpēc, ka te taču plūdi bija jāmēlī. Amazonas upe pārplūda. Bet tā, jā, nu melenes, rozes, melenes izskatās, ka... Fuj, kam es kraukšķīgam uzkāpu? Tā ir lapa, es jau padomāju. Reku, starp citu, reku odziņas amēlī. Izaugu. Jā, vienīgais viņas rēdamas. Jā, ir rēdams. Ir izaugu. Reku šitie. Interesanti, viņi vēl strādā. Viņi tik zem ūdens bija. Laikam jau vairs nestrādā. Nu tāds apsekojums. Šitie te izraktie. Viņi tagad pilni ar ūdeni ir. Te viņi vēl jau vairāk būs dzīvīgi tagad. Tas nezāles. Tāpēc, ka viņa nepaspēja izaugt, plūdi sākās. Te vēl vietām ir, protams, slapšs tāds. Labi, iesim vērst nost visus bardaks vākt, ko vien var darīt. Tad apstīsimies, kas ar elektrotehniku noticis. Un iesim cauri pa bišķiņam visam. Jā, meitiņ. Zinat, tētis tikko te skaisti uztaisīja un te viss sabojājās. Mani meitiņ, cik mīļi, ka tu šitā saki. Tētis centās, lai šeit būtu forši viss. Bet nebūs, nav tik trakā mēlī. Būs labs laiciņš un viss nokārtosies. Vēl mēs pastāstīsim. Pēc tam pastāstīsim vēl tiem, kas skatās, kāpēc vispār šitā notika. Un uzreiz var pateikt, ka tā nebija jānotiek. Sēžu un sildos pie ugunskura un skatos, ka viens izdzīvotājs ir. Reku viena lampiņa deg. Viņa bija zem ūdens vairākas dienas. Baigi interesanti, ka izdzīvoja. Galvenais eksperts arī ieradās villā novērtēt damidžu, ja kas tikko riktīgi lietus nogāza. Bet lietu vajadzēja, lai viņš skalo nostuka, tas te bija tāds putekļs, viņš savedz tas ūdens. Stāst, kādas tavas emocijas pirmā iespaida? Sūdīgi, ko lai to pasaka? Sūdīgi? Sūdīgi, ka tās visas sēklas, ko tu sasēji uz jauno zālīti, vienkārši aizpeldēji, cik tur tev 50-60 eiro aizpeldēji. Pagaidi, daļa palika tomēr, es redzēju, ka ir. Reku, es iegāju vakar mežā, salaboju tiltu. Redzi? Atkal vesels. Pasties, kā ūdens plūst. Amazonē, jā. Tā mēs presēsim, tad vajadzēšu to visu iztīrīt. Nē, es tur neiešu, es tur čūskām negribu. Pēc jau varbūt čūskas aizpeldēja. Nezinu, jā. Nē, bet forši arborists atnāca, jā? Kā mums apsolīja, ka atnāks? Pagājuši nedēļa, šonedēļ jau ir sestdiena. Jā. Kas ir buciņam? Kaķīšus atvedām. Atvedām kaķīšus, viņi tagad raud, tāpēc, ka visas viņa čuriņas ir noskalotas, ko viņi te bija iezīmējuši teritoriju. Viņiem, man liekas, ka tūlīt atkal būs daudz ūdeni. Varbūt viņiem arī kaut kāda trauma. Bengiņi izsteigājies, viss būs labi. Nē, ir tāda traumatiska sajūta, ne? Tagad vienmēr liksies, ka tā būs vēl. Es ļoti dīvaini, klausies, es pie tā video gan TikTokā, gan arī mūsu YouTube'ā redzēju komentārus, no sērijas, kāpēc nejūtu Rolains doma jums kaut ko darīt. Tā. Es paskaidrošu priekš tiem, kas nifigā nesaprot. Tas, kas pieder šeit, tā notaka, tas pieder mūsu šim ciemam. Un mēs viņu kopjam. Sūdīgi ir kopts, tāpēc, ka nav līdz galam kopts. Bet pat, ja viņš būtu šogad sakopts, tas ūdens tāpat sakrātos. Kāpēc? Tad, kad ir meža turpinājums, tas meža turpinājums notaka, kas pēc tam iet caur citiem ciemiem, viņi pieder pašvaldībai. Viņiem bija pieprasīts tīrīt jau kaut kāds 3-4 gadus atpakaļ, ir dokuments. Viņi atteica.
tagad, kad es uztaisīju kipišu, tāpēc, ka reāli ūdens tikai cēlās, un man likās, ka viņš nekur nekad nepazudīs, uztaisīju tos video, savācu, vispār es visu ciemu savācu kopā apvienoju. Un sieviete cita aizbrauca uz Domi ar Oskara drona kadriem, pierādīt, ka tur ir šaurs, pierādīt, ka ūdens neiet prom. Principā viņai bija stunda gara saruna. Vēl TikTok video riktīgi lidoja, kur arī nobombīja to Domi. Un stundas laikā jau bija traktors, kas izvilka ārā to miskasti, kam dēļ tas ūdens, tā kā plūsmas šausmīgi lēni gāja prom. Viņa gāja, bet viņa gāja ļoti Nē, lēni. viņa negāja. Viņa tā kā ūdens taču auga šeit līmenis. Nu, bet viņa, es domāju, ka noteikti, ka bišķiņ gāja kaut kā. Nu, bišķiņ gāja. Labi, katrā ziņā sistēma tāda. Tad šeit visi tie ciemi ir būvēti tā, ka te plūdi neveidojas. Te visur ir tie meliorācijas, karš notekas. Un negribas nevienu vainot, jā, bet blakus ciems, starp mūsu ciemu un blakus ciemu iet Olainas pašvaldības zemes gabals, tas kanāls meliorācijas, kur viņiem vajadzēja iztīrīt, tas ir viens. Un otrs blakus ciems ir, jā, blakus ciemam tanī galā, kur vajadzēja tam ūdenim iet prom, cilvēki bija sametuši miskasti. Riepas, visādas atkritums, un tas ūdens tur apstājās. Un sanāk, no mūsu ciema viņš nāca, bum, apstājās, vairs negāja prom, un viss ciems aizgāja zem ūdens. Jā, tad, kad izvilka ārā, principā stundas laikā Doma... Pirmais rāciens ar traktoru uzreiz sāk ūdens iet iekšā. Mums sācotie arī video, ja mēs nevarējām būt. Un principā Olainas Dome piekrita, kad esošā noteka, kas turpinās pa mežu līdz pat nākamajam ciemam, neatbilst esošajiem standartiem, un ka viņi, tā kad ūdens pavisam noies, nu, principā, kad nebūs tāds līmenis, jo tagad jau arī, man liekas, bišķiņ par augstu līmenis. Jā. Viņi rakstīs projektu, un viņi paplašinās un padziļinās noteikti. Tā kā nav tā, ka es esmu kaut kāda, ķipa, kam interesē jūs tas sūda ciems. Nu, interesē, tāpēc, ka viņiem pieder tā zeme, viņiem par viņu jārūpējās. Nu tā, nav gluži, ka visiem ir pie kājas, kā tur man raksta. Nē, bija baigi daudz heita vispārībā. Teica, neko sēdiet un gaidiet, nekas, un šitien īstenībā liela daļa cilvēku ar tādu nostāju arī bija. Nu, nekas ir jāgaida. Dome arī viss pirmos sauciens teica, nu, nekas jāgaida. Nu, kamēr nesacēlām haju, tad tomēr atsūtīja traktoru, un nekas nebija jāgaida. Kā traktors saka, tīrīt, ūdens aizgāja. Viss. Viss, tas bija tieši Tik vienkārši. Un departamenta vadītāji tur bija principā kaut kādas tā kā ceļu pārvaldes, tur blablabla, kaut kāds vecis. Un jā, un viņiem palīdzēja saprast esošo problēmu tikai drona video. Jo viņi, kāda ir schēma, mēs sūdzējamies Domai, Doma pasaka pašvaldības policijai atbrauciet un apsakojiet šo rajonu, nu viņi izkāp no mašīnas, nu jā, šeit ir plūdi. Bet kādi plūdi, to jau viņiem palīdzēja principā novērtēt tas drons, nevis vienkārši tā apsakošana. Paldies OC Productionam par to, ka viņš iesaisties. Jā, paldies OC Production. OC Production, ja kāds nezina, ir tāds OC Production. Un Olainas ļoti palīdzēja arī apsakot tādā veidā tagad savu noteku, redzēt, ka viņi tiešām neatbilst standartiem. Jā, tur vispār ir tās caurules kaut kāds no padomu laikiem, kur diametrs ir šausmīgi maziņš, kas nav mūsdienās. Tie, kas arī rakstīja to, kad nav ko pirkt zemes gabals mazdārziņos. Klausies, Jūrmala, mazdārziņš, Dzišmanskie gabali, cik māja maksā? Jelgava. 1 miljonu. Jelgava, mazdārziņš. Neizglāba, koki nokrita, Rīga. Viss aplūda. Daudz, kur aplūda. Nav Tikai starpības, visur jau tā problēma bija, jebkurā vietā, principā saistīta ar notekām. Nu, ar kokiem nav notekas, tur ir vairāk nostāsti. Es gribu konkurēts. Vai tev ir? Man nav. Nu, es tev varu tikai tievās uztaisīt. Ko ar visu šo situāciju es vēlos pateikt? Nevajag nekad salikt rociņas un raudāt un teikt, oi, viss pats nokārtosies. I dzīvē, i biznesā, es nezinu, i rekur dabā, tavā mazdārziņā. Ja tu vēlies kaut ko risināt, pofīgi celies un risini. Jo īstenībā ir tā, ja mēs nerisinātu, es domāju, mēs vēl joprojām tas sēdētu. Nu, peldētos. Varbūt tās jau būtu mazāks līmenis, jo noteikti tas ūdens kaut kā iesūcās. Bet galvenais, ko mēs esam dabūjuši, ka viņi arī attīrīs viņu, un ja neattīrīs, jau ir B plāns.
B plāns nenostrādās, jau ir C plāns. Un, principā, tā arī mēs ar Oskaru dzīvē ejam. Ja kaut kas nesanāk, mums ir B plāns. Ja kaut kas nesanāk, ir C plāns. Kurš varēja paredzēt, ka te tā būs? Jo cilvēki teica, ka 40 gadu laikā nekad tā nav bijis. Vecie nāk un saka, kas te notiek 40 gadu laikā, nekad tā nav bijis. Es te dzīvoju 40 gadus. Nu, ko tu jūs man gribat pateikt, ka tie sūda mazdārziņi katru gadu aplūs? Nu, nav katru gadu. Nu, nav, tā nav. Tad jau cilvēkiem nebūtu te māja bijuši, kā te viņi te dzīvo. Te jau cilvēki dzīvo cauru gadu. Nu, jā. Nu, Ja viņiem katru gadu aplūst, kā te viņi te dzīvo? Ja mēs nopirktu zemi Jūrmalā pa pusi ļēmu un mums arī aplūstu, ko tam man arī uzrakstīt, kam sūda interesē jūs mazdārziņš? Jā. Nav starpība, ka cik es nopirku. Ir tāda viena dzīves gudrība. Ceļu pievarēs tikai tas, kurš iet. Starp citu, Villas sērija, viena no Villas sērijām būs beidzot sadarbība, sponsorēta. Mums uzrakstīja Temu. Zinat, ja tāda firma Temu, kas tirgo visādas lietiņas no Ķīnas. Mums rekur ir pakas ar mantām, precēm. Un reku, priekš tāda gadījuma es esmu gatavs izmantot arī profesionālu tehniku. Ja? Villā strādājot, vienkārši tāpat filmējot, man būtu ļoti grūti izmantot viņu, bet te par cik būs tā kā unboxing video, es nezinu, vai viņš jau ir iznācis pirms šitās sērijas vai pēc šitās sērijas. Tāpēc noteikti varat apskatīties, kas man tur sanāca, bet katrā ziņā mums ir viena sadarbība, kuru man būs jānofilmē. Tu esi priecīgi par to, ka mums ir sadarbība? Pirmā Villas sērijas sadarbība, un tas ir Temu. Oficiāli, jā. Robijs negribēja. Varbūt vēl kāds kādreiz gribēs kādu sadarbību, pastīsimies pareizi. Bet vispār šitā sērija nav par to, ka es filmēju unboxing. Tas vienkārši es pieminēju, ka ir tāds fakts, un varat nostīties pēc tam to video, vai jau jūs viņu bijāt redzējuši, nezinu. Šī sērija par to, kādas sekas ir vispār pēc plūdiem. Visur apkārt, viss saskalots. Sabojā noskaņojumus. Protams. Krāsa dzelta nebija jauna, tikai no misens izvilka. Jā, tas ūdens tanī līmenī stāvēja un visu krāsu sabojāja audumam. Labi, man vajadzēs Dienas palīdzību bišķiņ, lai var uzfilmēt kaut ko, kā sakās. Nezinu, kā to nosaukt, vai par kļūdu, vai par ko, bet mēģiniet to varbūt neatkārtot, ja jūs nevarat izturēt skaņu. Tāpēc, ka es tas vēl ausu liek klāt. Es vakar nopirku, katram uz riteni nopirku. Tas vienkārši nav izturams. Katram nopirku uz riteni vienu tādu pīkstulu un visu. Un tad vispār nav iespējams atrasties blakus, cik skaļi tas ir. Turpinam strādāt ar plūdu sekām. Un es pamanīju vienu lietu. Es biju runājis par tām nezālēm, ja? Un tā, ka te bija tie plūdi. Un ļoti daudz ūdens, un šitās te nezālītes, viņas tā kā tādas, nezinu, tā kā pa sviestiņu, vienkārši tā paņem, viņas to puķi iznāk ārā. Un ļoti viegli tagad viņas ir paņemt. Nevajag neko rakt, nekā liek, vienkārši tā hop, un viss. Un viss, nu. Un, protams, vienīgais tas, ka viņi te ir miljons. Tas ir baigais čakars. Bet dzīvīgi viņi, jā. Neviens nav sakalts tanī tačkā. Vienkārši super. Jā, viņi neviens nav sakalts. Pasties, un paņemšu tā. Un viss, un ārā. Vēl joprojām video, protams, par viņiem nav iznācis. Varbūt jūs teiksiet, ka var vienkārši viņus atstāt un lai viņi tur zied un nozied un viss, cik es tur googlē mēģināju atrast. Bet ja es pareizi atradu, ka viņi ir tādi tā kā viengadīgie, un ka nākamgad viņi varbūt arī nebūs. Tā kā varbūt es kaut ko te lieku dara. Tā kā jums ir iespēja man apstādināt un lai es nenodarbojos ar šitām ģēlībām. Kāds mums šodien klusums. Mēs vakar bērnus atstājām pie omas. Zini, tā kā bērni nav, man pieņemsim vienkārši gribās gulēt un skatīties sienā. Jo tu zini, ka tā nav viens neliks virsū un nedrīkst tā mama. Jā, un es tagad cīnos ar plūdu sekām. Visi tiek mani atgriezumi dēļ, viņi visi bija tādā čupā saskaloti, visi viņi slapji, viņi bija zem ūdens. Jā, viss vispār, nu tā besī.
sāka, man liekas. Un es izdomāju, ka es tos mazos atgriezumiņus saskaldīšu ar cirvi. Jā. Nu, tur viegli ir. Un atstāšu tā kā iekuriņiem. Makšķer tev te bija, tāpēc, ka tu zināji, ka būs plūdi, gribēji zivis ķert? Jā. Jā. Man te foreles bija, viss man te bija salaidi. Es jau domāju, ka man paliks uz mūžu tā, un tad būs dīķis. Un tad ikurs varēs tirgot. Nu jā. Pareizi. Biznes, vilas, zivis, vilas, bērs, sulu, vilas, melnens. Viss. Un rekur šitenī stūrī. Sanāk viss, kas bija saskalojuši šajien. Un te rīktīgs tā kā smaržo pēc tādām pirts, kā viņas sauc? Slotiņām. Redzi? Kur viss šitam pilns ar tādām mušiņām. Nu, vot. Labi, Oskar, veiksim tā darbā, zin kā. Galvenais, ka šitā te kaste stāvēja pie tomātiem. Viņi vienkārši šeit atpeldēja. Tomātiem bija rāmis. Es tēt izdomāju, labi, beidzot te jāsakārto pēc tiem plūdiem. Un skros, saku dienai, kas tu viņu bija noņēmis, viņš tā kā kaudzītē ar visiem dēļiem, tā kā salikts smuki. Jā, viņš vienkārši kopā smuki salikās, iedomājies? Ja, izrādās ūdentiņš nolikt tur. Nolikt tur, kur vietā, tāpēc, ka Oskars man teica, ka nevajag viņu tur turēt. Tavs domas spēks. Jā. Šitais te augs mums vienkārši aug griezdamies. Viņš palicis ir garāks no tās dienas, kad mēs viņu nopirkām. Un te ir tādi maziņi, kur ziediņi. Kur šitādi te. Nē, vispār foršs augs. Bet uz ziemas viņu uz Rīgu vedīšu. Teica, ka viņš ir daudzgadīgs vai divgadīgs. Vai daudz... Teica, viņš vienkārši visu laiku aug, vajag vasarā, rudenī apgriez visu. Viņš nākamgad atkal sāks augt ārā. Tad man vajadzēs viņu apgriezt? Nu, nogriezt visu, lai paliek tikai podiņā. Tā kā zini, kad lisi nogriež jožiku matus tādu ezīti. Jā. Jā. Es sakaršu tos beņķus ar birsti mēģināju tīrīt. Nu, es viņas patīrīju, bet viņi tā patīs tā kā no miskas izvilkt. Vajag augstspiedienu mazgātāju nopirkt. Jā, un šitais man atkal davai, tagad vajag augstspiedienu to, augsti šito. Vēl teras, tak vajag aizbraukt tos dēļus nopirkt. Es jau viņam saku... Nē, tagad ir tāds mazlietiņās morālā trauma no tiem plūdiem. Psiholoģiski ir grūti kaut ko tagad būvēt, celt tādu iekšēju baili, ka tas vēlreiz varētu notikt. Bet, nu, kā jau mēs teicām, iedzīvotāji saka, tas bija pirmo reizi tā. Olēnas pašvaldība ieplānos darbus un uztaisīs korektās meliorācijas. Es nezinu, neprasu. Meliorācijas. Nu, karači paši sapratāt. Es daru tā, nu, tu saproti, ko es domāju, nu. Nu, jā. Vakardien galvenais bērni aizbrauc, Oskaram saku, nu, davai uztais uguns, kur viņi kopā pasēdēsim romantiski. Vienkārši visa malka slapi. Visi slapi, neko nevar iekurināt. Viņš nevarēja iekurināt. Nē, nu viņš iekurināja, tāpēc, kad es sēdēju ar neapmierinātu sejas izteiksmi. Es esmu vainīgs. Jā, tu esi vainīgs, man vienalga. Es gribu. Nu, ot, kaut kā tā, nu, žēl jau. Zāles tās viss, rekur te Oskars bija tak visu sasējis, te nekā neaug. Viss aizpeldēja. Mēs te pagaidām to pļaumašīnu neviens nav slēdzis iekšā. Prieda stāv, jā, stāv prieda. Tā kā nejautājiet katrā video. Nezinu, es tam čuvakam zvanīšu. Nu, pirmdien, tas ir rītā. Es viņam zvanīšu un čakarēšu smadzeni. Mums te vispār dzīvē ļoti daudz, kas mainās. Ir villa, ko mēs rādam, bet ir vēl ļoti daudz citas lietas, kas mums notiek, ko mēs nerādam, ko neviens nezina. Un vispār ļoti, kāpēc tā ir, notiek plūdi un sagāžās viss vienlaicīgi. Nu, nevar taču tā, ka, zini, vienu lietu. Vajag, lai vienlaicīgi viss kaut kur, viss kaut kas notiek. Nu, viss, kas notiek, notiek uz labu, nu. Nu, protams, viss, kas notiek, notiek uz labu. Nu, tas nozīmē, vispār jūs tur prasat par tiem plāniem, ko mēs plānojam, ko mēs neplānojam. Vajag tik beidzot atbildēt cilvēkiem normāli uz šo jautājumu, jo viņi to komentāros visu laiku raksta. Par māju? Jā. Nav tik daudz piķi, lai māju uzcelt uzreiz. Piesākām ar zemi. Nākamais plāns, mēs domājam, pagaidām, nu mēs, man liekas, kaut kādā video minējam. Tur ir tā, ka tāds ejot, ka
ka neskatās. Atbildēs vēlreiz, ja kāds nav sadzirdējis. Jo principā mūsu plāns tāds. Vispār es šeit vēlētos māju. Vispār, jā. Bet par cik mēs esam diezgan pret visādiem kredītiem, nu tad attiecīgi mērķis ir nopelnīt vismaz jau kaut kādu konkrētu kapitālu, lai tu vari atļauties jau viņu, tā kā uzcelt un tādā garā. Mēs tagad plānojam, cerams, ka viss sabīdīsies un sanāks uz nākošo gadu. Mēs gribam angļu māju 40 kvadrātmetri. Jā, viņi kaut kā 42 kvadrāti, tāda diezgan paliela. Un tur ir, principā, mēs noskatījām tādu angļu māju, kurā ir pakašu logi, kas ir silti, kas saucās ziemas angļu māju. Ar tādu domu, ideju, lai Oskars varētu braukt kūpināt ziemā, rudenī savu mīļo vistiņu, jo jūs taču noteikti sametīsiet viņam pa jevrikam, lai viņam sanāk tā kūpinātā un lai viņš ir priecīgs. Dzimšanas dienā, ja? Jā, dzimšanas dienā. Nu kā, tā ziema ir domāts nevis, ka mēs ziemā te dzīvosim, bet lai tu ziemā var pieņemsim atbraukt, varbūt uzsildīt to maiņu, vienkārši dienu patusēt. Nu, tā kā. Jā, tāpēc, kad ir tā, ka tās angļu mājas ir cilvēki Latvijā, kas viņās reāli dzīvo. Nu, par cik mums ir, kur dzīvot, un mēs nekur netiecamies no savas dzīves vietas, tad pagaidām būtu bombīgs variants tā angļu mājiņa. Es ļoti gribu, lai Oskars viņu apšuja ar koku, lai viņi izskatās vizuāli labi. Mēs viņai taisam kaut kādu lielu terasīti, nu un tā mēs pēc tam varam tusēt, pieņemsim tā mazgātū, tad iet prom, tāpēc ka angļu mājiņā viss ir. Nu jā, tad mums vajag vēl tas ir tas, kas ir ceļamais. Mēs runājām, ka mums vajag uzcelt to pieliekamo, un Oskars teica, ka viņš grib tā kā atsevišķi terasi. Nezinu, vai tā beigās būs, varbūt viss vēl būs beigās savādāk. Bet tā kā, lai būtu tālāk no mājas, lai var atbraukt, tur ietusēt ar draugiem, tur runāt skaļi un tādā garā. Nu jā. Jo kāpēc angļu māja, kāpēc tāds risinājums? Tāpēc, ka mēs sapratām, ka tā, ka mums tas budžets ir lielāks un mēs varam atļauties, tātad tur jau arī būvvaldē jāsaskaņo projekts, lai celtu to māju. Un tur ir vesels savs gemerojs, kas būs jāizdara. Es baigi nezinu to procesu, bet, tā kā vajadzēs, tad uzzinās. Mēs vienkārši runājam par to, ka mēs varam jebkurā brīdī to angļu māju pēc tam vienkārši notirgot. Mēs viņu tur nopirksim, es nezinu, pa 10, 8, 12, nezinu, pa cik viņi tur beigās mums būs. Un viņi vēl forši piedāvā, ka viņi piedāvā piegādi bez maksas. Iekļaujot arī cenā. Tas, manuprāt, arī ir ļoti krūti. Tie lietuvieši, jā. Lietuvieši, jā, bet viņi tā arī liek Latvijas saitos. Jā, mēs tā paskaitījām, kad angļu māja būtu foršs variants, kad vismaz jārāja lietas, mēs tur varam apgriezties, jo pagaidām mūsu villā mēs apgriezties nevaram. Tas bija kā variants, kamēr te nekā nav. Bet tur vismaz varēs apgulties, paskatīties teļuku, ieslēgt apkuri, tur vispār ir gāzes plīts, tāpat kā šitenī. Un pieņemsim, nav elektrība, tu vari vismaz sev ēst uztaisīt. Un tādā garā jūs jau paši tie, kas ir tādi pieaugušāk, gudrāk, saprot visu to ideju, kāpēc tā un kāpēc nav savādāk. Vai ne, Oskar? Tieši tā, ļoti precīzi pateikts, sieviņa. Labi, es te pa daudz vāros. Un vēl viens secinājums, ko mēs atnesām. Kad to angļu mājiņu Oskars teica, ka liks vēl augstāk nekā, pieņemsim, šitais trēlers ir. Lai ja gadījumā vēlreiz ir plūdi, lai viņa vienkārši, tad lai viņā netiek ūdens. Jo tad es tik saprotu, tur tad apakš. Villā netika ūdens. Jā, villā netika. Villai vēl bija labs gabals. Villā netika, bet, principā, ja viņš turpinātu krāties, tiktu tas ūdens. Un jā, tad Oskaram bija taisnība, jo es šausmīgi villu gribēju šitajos stūros. Es viņu negribēju pie ceļa. Bet Oskars teica, ka te ir baltā smilts un ka te ir šausmīgi cieta pamatne un ka vajag likt te. Tad mēs paklausījām Oskara gudro galvu un izdarījām tā, kā viņš teica. Labi, ka bija tā, kā viņš teica, tāpēc, ka tur reāli bija viss, pakaļā. Es nemaz savādāk nemāku izteikties. Pats labākais, ka pie tā žoga, ko mēs jāsaņemās ielikt sludinājums pārdot, pie viņa ūdens tā arī netika. Jo te bija tā sala, un viņš stāvēja vienkārši virspusē. Kruti?
Tā kā vēl joprojām, ja kāds vēlās, nē, varbūt mēs jau ieliksim sludinājumu, pārdosim to žogu, viņam nekas nenotika. No tādiem reāliem zaudējumiem ir tā, ka bērnu zaļā mašīna noslīka. Un sanāk, ka līdz viņai tika ūdens, tur nodega visticamāk vai nu plata vai akumulators, nezinu, kas tur būtu. Bet vectēt viņš tur bija paprasījis, lai mēs viņu atvedam pabraukāties tur vienam citam radiniekam. Es gribēšu pieminēt tiem, kas ir pret krievu valodu, ja? Nu, vienkārši mēs neesam nekādās politiski iesaistīti nekādās lietās, jā, neko negribu tur baigi daudz komentēt, bet tur vienkārši bija cilvēki, kas tur rakstīja par vectētiņu, ka viņš ir vaķņiks. Kas ir vaķņiks? Nu, tā kā krievs. Nu, labi, nu tas mēs tā, jā, es vienkārši runāju. Un tie, kas raksta par to vaķņiku, viņi principā ir tie, kas arī atbalsta Ukrainu, pareizi? Nu, to, kas notiek, tā kā, nu, viņi ir Ukraiņu pusē. Nu, viņi tā kā grib pateikt sliktu kaut ko par vectētiņu. Sāksim ar to, ka pret krieviem ir Latvijā vienmēr kaut kāda jau pirms kara bijusi Jā, bet cilvēki komentē neko nezinot. Piemēram, nu tā, būsim reāli. Vectētiņam sieva ir ukrainieta, un pie vectētiņa dzīvo puisīts. Kurš no galvaspilsētas? No Kijevas? Jā, puisīts mazais tikai tāpēc, lai viņam bērnībā nebūtu traumatiski, jo tāpēc, ka viņiem elektrība zūd visu laiku. Elektrība un visu laiku ir trauksmes signāli, un puisītam tas psiholoģiski ļoti grūti ir. Un viņš atbrauc uz Latviju, viņš katru dienu prasīja vectētiņu, tuliņ būs trauksme. Nu jā, tāpēc, nu tā kā pieņemsim, krievu valoda, tā ir tikai valoda. Labi, beidziet iespringt par to. Visu to tēmu negribēju celt, vienkārši pasaka, ka nav visi cilvēki slikti vai labi. Nē, cilvēks ir slikts vai labs, ja? Tā kā tie, kas kaut ko ierosina vai tur karo vai vēl kaut ko, aiz tā visi stāv kaut kādas personas. Tā kā ne katrs cilvēks ir slikts, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņš runā. Jā, vispār sanāk, ka mans vecētiņš taču ar ukrainieti precējies. Nu, jā. Un tas bija pirms kara viņā precējās. Un tāpēc tā valoda arī bieži vien skan krieviski. Nu, tā kā. Nu, mēs tāpēc arī viņi jau arī savās... Ukraiņu valodu mēs nezinām. Nu, mēs ukraiņu valodu nezinām, jā, un arī vectētiņš ar savu sievu, viņi runā krieviski. Kādā valodā viņiem vajadzētu runāt latviski? Labi, viss pietiek, to tēmu nevajag. Jā. Nu, un es sāku stāstīt par to zaļo mašīnu, un tā viņa nokļuva pie vectētiņa tā kā žūt. Viņa pažuva 2 dienas, vectētiņš pateica, ka viņa neslēdzās iekšā, un tad beigās Oskars sarunāja. Mēs viņu aizvedām uz remontu, tā kā drīz uzzināsim, kas būs tālāk, vai viņu vispār varēs iedarbināt. Es reāli neatceros, bet man liekas, viņa bija diezgan dārga, ļoti žēl. Viņa arī 400-500 eiro. Un Markam viņa tā pēdējā laikā iepatikās, viņš ar viņu tā dragāja, viņš tā bija samācījies jau, nu, tik stulbi, nu, nāksies, nu, es nezinu, vai nu cerams, ka viņš salabos, nu, vai nu, tā kā tu teici, būs viņiem jāpērk 2 kvadrcikli. Viņš gribēja viņiem kvadrs pirkt. Normāls teicis. Nu, tāpēc, ka bērnības trauma tētim nebija tādas mašīnītes, ka viņš bija maziņš, tad tētis caur bērniem īsteno, zin, tur. Savējos bērnības sapnīšus. Viņš jau arī ar to mašīnu, mums tāds pults, viņš ar viņu braukā tā kā ar elektromašīnīti, nu, uz pults. Nu jā, tāpēc drīzumā uzzināsim, kas ar mūsu mašīnu. Es zinu, ka Oskars ieslēdz trimeri, viņš strādā par brīnumu. Bet pļaļmašīna mums vēl mēģina žūt. Trimers bija zem ūdens. Mēs bijām domājuši, ja viņš nestrādās, tad es nesīšu uz veikalu, ķip tā kā garantiju jādod, pateikšu, ka es nezinu, kaut kas notika, nestrādā. Bet paveicās, nenesīšu garantiju, jo... Mēs kādam no sekotēm varam pārdot, kas neredzēja to plūdu. Tā kā veikala neviens jau neuzzinātu, ka viņš bija zem ūdens. Nekas publiski jau nebija likts, ka kaut kas bija zem ūdens, pareizi? Tāpēc varētu garantijā mierīgi pateikt, ka tu nezini, kas notika. Tad, nu, mēs taču neiet melot. Pateikt, ka reāli kaut kas notika, stāvēja dabīgā vidē. Būdiņā manā deluxe un kaut kas notika. No. Mēs jau varējām neatbraukt un nedēļ mums nebūtu nogājis. Ja nebūtu mēs, nebūtu ūdens aizgājis. Nu, atkal, jā. Bet tur, kas zina, kad arī kāds parēdz par to, ka mēs tur meklējām, kāpēc ūdens neiet prom tik ātri. Ir cilvēki, kas... Kas parāds, ir cilvēki, kas atbalsta.
Katrā ziņā es saņēmu savu vēlamo rezultātu. Es saņēmu Olēnas domas kaut kādas rīcības. Viss. Tas ir vienīgais. Man bija mērķis tas, ka pa manim padomās, ka es esmu stulba, kad mēs esam visi te lohu bārs. Nē, es runāju par to, ka man ir vienalga, ja es gribu mērķi kaut kādu dabūt, man ir vienalga, ko pa manīm domās tanī brīdī. Jā, es vienkārši vienmēr lieku kaut kādu mērķi, un es vienkārši tiecu uz viņu. Man ir pilnīgi vienalga, ko pa manīm padomās. Cik, tāpēc, ka... Šitais ir baigi labā īpašība, kuru vajag iemācīties. No Diānas, jā. Es dažreiz arī varu iespringt par to, ko pa manīm padomās, bet, ja tu tā panalizē, kāda man starpība, ko pa man... Es neesmu parādā, lai tu domātu par mani labi. Nu, ja tā ņem, ja? Nu kā, nu, bet protams. Nu, tā kā... Es saprotu, ja tu tur sitīs, nezinu, bērns kaut ko tur no rīktīgi stulbas lietas darīs, nu tad tas ir, jā, bet mēs jau dzīvojam katrs savu dzīvi, un kāds tur ierēdz par tādām lietām, par ko tu varētu tā kā neierēkt, nu nezinu, ka viņš kāds starpības. Nē, bet jebkurā gadījumā es vienkārši gribēju pateikt par to, ka man bija vienalga, ko pa manim padomās, es gāju savu mērķi, un savu rezultātu vēlamos saņēmu. Viss tas ir galvenais. Ar to komentāru sadaļu TikTokā, kur man ir 103,000 skatījumu, es viņu aptuveni 50,000 vienkārši beidzu vērt vaļā, tāpēc, ka tur tā plūda asins. Tur tādi vārdi, tur vienkārši tāds iet vaļā, ka es padomāju, ai, nav jēga. Pēc televīzijas Oskars man iemācīja nevirināt komentāru sadaļu un pat nelasīt un nezināt, kas tur notiek. No. Tev patīk pedikīrs, kā tā krāsā man tagad ir? Man? Jā. Es izdomāju, ka jāsalabo meža tiltiņš, pēc plūdiem viņš tāds paļurīgs palika, mitrumā pabija. Un es izdomāju, ka par cik toreiz viņu uz ātro uztaisīju, tur ir tādi dažādi garumi tie baļķi. Es viņus tagad tā uztaisīšu vienādu garumu un no abām pusēm sastiprināšu ar tādiem pa malām arī ar atgriezumiem dēļ. Nolikšu viņu zemē un tad tie pieskrūvētie atgriezumi būs pirmie, kas pūs. Un tad vienkārši, kad jau būs galīgi kritiski, viņi noņem un uzlikšu atkal citu atgriezumu, lai pēc iespējas ilgāk nokalpo pats tilts. Pareizi saka? Tev grūti? Jā, tu man pārāk prigājuši. Filmē vēl? Jā. Attālinātā filmēšana. Jā? Jā. Viņi. Jāsēļo. Pasties, kā labs krīt. Pasties. Līm, te būs traki rudenī. Vispār rudenīgs jau paliek. Tu vēl filmē? Jā. Es zinu, ko es sapratu. Nē. Ir tādi visādi tā kā tie mežzāģētāji zāģeri, kas tādi baigie profesionāļi. Un viņi ar šķirādiem zāģiem māk tā kā zīmē. Nu, tā kā uztaisīt tā kā skulptūras no ko. Nu, tak uztais to arī. Jā? Nu, davai. Jā, tieši tā, jūs skatītāji pareizi sapratāt. Šobrīd es laboju tiltu uz upi. Jā. Visi darbiņi, kas ir veicami, ir tiešām veicami tikai un vienīgi zem nokrišņiem. Vienkārši viens kaut kāds vāks, es tev pateikšu godīgi, no? Kā tas ir iespējams, ka vienkārši vienā minūtē tā hops un cits laiks? Pasties, es rādu makaronus ar kečupu un majonēzi. Tāpēc, kad man bija jāēd makaroni ar tunci. Un ko man sieva izdarīja? Viņa atstāja man tuncīti, atvēra buņģiņu, nolika uz galdiņu, makaroniņas, silts, vāciņš, blakus tuncīts. Es biju izbraucis. Es atbraucu apakaļ. Domāju, nu, tu viņa ēdīšu vakariņas. Skatos, kaķītis sēž tā. Tu zini, tāds ļoti laimīgs. Skatos uz buņģiņu, tādu caurumīgu, zini tā? Kā, kad izēsts tuncīts. Diena aizmirs apsekt. Bet to viens cits vīrietis ģimenē ir laimīgs. Pareizi? Ļoti kaitinoši nepērkat saviem bērniem šos te. Baigu labā štēlu visiem, kuriem gribās dzīvību.
Pērkat viņus. Nepērkat, ja es negribat teikt prātā. Vai ne? Labi apetīti. Reāli ir diezgan tumšs ārā, jau ir nakts. Bet es gribēju parādīt, cik atmosfēriski ir uztaisīts tents. Foršs. Lampiņas uztaisīja. Beidzot šeit ir tāda atmosfēriski, vakarā. Bet ārā jau ir tiešām ļoti vēls, ko gandrīz pusnakts jau ir. Vienkārši gribēju parādīt, kā izskatās. Baigi forši. Tie, kas noskatījās te mūsu sēriju, tie gan jau redzēja, kāpēc ir šādas lampiņas, ja? Tās nopirku tur. Vienkārši gribēju, par cik tā sērija arī nav iznākusi, un vēl šitā nav, vienkārši gribēju parādīt arī šī vlodziņā, kā izskatās. Un te es arī testēju vienu lampiņu, kur nodzis tikko redz viņu uz sensoru. Forši. Tas ir viss, ko es gribēju teikt. Labi, es eju gulēt. Jaunākās laika ziņas. Mums kā vienmēr viss ir stabili. Laiks ir atbilstošs tam, lai varētu strādāt. Ja? Super vienkārši. Man patīk. Es sāku raustīt tos tur. Īstenībā diezgan daudz jau ir izrauti, bet jā. Tāds aptuveni izskatījās pēcplūdu sekas. Nākamajā sērijā es parādīšu, ja iesim mežā, kas darās mežā, kā tur koki ir sakrituši, izrauši visas saknes. Vienkārši šoreiz nepaspējām, te visu laiku te ir lietus, tad nav lietus un jāizbrauc, jāizdara visādas lietiņas Rīgā. Tāpēc neaizmirstam nospiest laikus, ko jūs pēdējā laikā arvien mazāk darat. Kādu komentāru atstājiet, jā, protams. Un tiekamies nākamajā villas stāsta sērijā. Pareizi, Amēlija? Jā. Es varu pateikt. Arī zina, bet mēs tagad braucam Rīgā vasarnīcā, nebraucam, mums vajag nopelnīt naudiņu. Bet tieši tā, meitiņa.